Gribējām dzīvot laukos, tāpēc meklējām, ko te varētu darīt. Tā stāsta Mazsalacas novada zemnieku saimniecības kalnbiežnieki saimnieki Ilze un Valters Mitāni. Jauna ģimene, kas nolēmusi nopietni pievērsties aitu audzēšanai un tieši Latvijā vēl maz izplatītajām merino šķirnu saitām. Gan Ampulkā, gan manāms arī Latvijas tumšgāves, bet tās iegādātas, lai dzīvnieku skaits būtu lielāks. Merino aitas pirmie Latvijā ieveduši Mitānu ģimenes draugi, tā arī šo šķirni iepazinuši. Ir ar izteikti baltu vilnu. Latvijas tumšgalva ir arī veidot kā vilna saita, bet viņas ir krustotas ar dažādām citām aitām, arī lai uzlabotu visas tās citas īpašības, kas saitā ir vajadzīgas, un ir krustots arī līdz ar to, kā tā tumšā galva ir kaut kur tie tumšie matiņi, un tā vilna nav tik dzidri balta vienmēr. Kaut gan, saimniecības izkopja arī tumšgalvas, ka viņas ir baltas. Un merino aitas savukārt, jāsaka, pirms reiz tā, merino aitas ir ļoti daudz. Un šī konkrētā šķirne ir veidojusies kaut kur 18. gadsimtā Vācijā no Spānijas ievests merino aitas un krustots ar vietējām vācu aitām, arī lai iegūtu labu vilnu, jo merino aitas savukārt Spānijā un Francijā tās atkal no Ziemeļāfrikas ir kaut kur 12. gadsimtā ienākuši. Tā kā tas ceļojums ir diezgan tāds gan gados, gan attālumos diezgan ilgs. Un Vācijā no šīs spāņu merino aitas krustojot ir iegūtas 3 merino šķirnes. Un šī ir tā populārākā Vācijas merino vietējā. Vāciski viņa laikam saucās merino landšāfi, tā viņa saucās vāciski. Un tā ir Vācijā populārākā aitu šķirne vispār. Viņas, it sevišķi Bavārijā, viņas ir tādām garākām kājām, viņas daudz staigā, izturīgas, tādas spēcīgas, tāda muskulatūra, un viņas tur pa kalniem visu laiku arī tad var staigāt. Latvijā mēdz krustot merino un Latvijas tumšgāves, tā iegūstot izturīgākus un gaļīgākus dzīvniekus, tomēr kalnbiežniekos tādu plānu nav. Mēs gribam tieššķirnē, mēs gribam tā, lai būtu tas arī materiāls, ko piedāvāt tiem, kuriem ir Latvijas tumšgalva, kur tieši gaļu audzē, kad viņiem varētu piedāvāt tos teķus, lai viņi var attīstīt savu gaļas ražošanu, un vienkārši gribās šķirnes saimniecību. Tā, jā. Mums tagad ir arī krustojumi, un ir viss kas dēļ tā, ka tā šķirne šobrīd vēl nav tik populāra un tik, gribējās kaut ko vairāk nekā vienkārši tās 10 aitas, un kaut ko paņēmām klāt. Un tad var redzēt, tie pirmie krustojumi ir tās pašas nokaranās ausis un raibais deguns, bet tas deguns ir raips, jo viņš ir bišķiņ balts, bišķiņ melns. Un tā, būs tas nākamais krustojums droši vien, kad vēl vienreiz krustos, tad jau viņi jau izskatīsies pēc merino vizuāli, bet tā var arī pakāpeniski mainīt šķirni. Aitkopība nav tāds fiksi kaut kādas, un tad uzreiz tu redzi, ka tev nāk tā atdeve, ka tā peļņa nāk. Tā tas nenotiek, tas ir 5, 6, pat visu 10 gadus plāns, tāds. Un vispār jau aitkopība, kā daudzas lietas, atmaksājās tikai tad, ja tev ir daudz dzīvnieku. Ar šitādu baru neko nevar izdarīt. Tas ir tā 100 plus sākot, tad var sākt lēnām varbūt arī priecāties par tiem saviem darba augļiem. Tā kā pagaidām mums ir vēl tikai tāds ļoti liels ieguldīšana un liels darbs. Un protams, arī mēs darbojamies gan šķirnes, gan gaļas virzienos, abos divos. Gribam arī tikt pie šķirnes ganāmpulka. Tas gan notiks tad, kad mums būs 30 tās merino aitiņas. Tā kā tas arī vēl drusciņi ir nākošais gada plāns. Pirms 3 gadiem sākot saimniekot, ne Ilzei, ne Valteram nebija nekādas pieredzes aitkopībā. Jau tā pamazām veidojas, lai gan sākumā esot domājuši, ka būs mazliet vieglāk. Tas pats sākums jau bija tāds, ka es arī kaut kādu biznesu nodarbojos un uznāca tā krīze un visi tie biznesi pajuka. Un tad bija doma, ko darīt tālāk. Bija bišķiņ kaut kāda naudiņa, un tad kur ieguldīt, un tad bija tā, ka negribējās vairs tur uz to Rīgu braukāt. Tas bija tas, kāpēc vispār tā ideja sāka tā lēnām dzimt, ka kaut ko vajag laukos, kaut ko vajag šeit uz vietas. Jā. Tas jau tie pirmie gadi aizvadīti, ja? Grūti? Kaut kā. Jā, no sākuma likās, ka būs vieglāk. Kaut kur vēl izlasījām rakstus, kad Latvijas avīzē bija tāds virsraksts, atceros, aitkopība var sākt bez lielām investīcijām. Es nezinu, kas kuram ir liels, varbūt, bet tā nauda, kas visu bija iekrāta, tā viss tika iztērēta, un atpakaļ nekas no tā vēl tā sevišķi nav atnācis šajā brīdī.
un arī visas tās grūtības, ko tu caur to, ka tu nezini, kas notiek, ka uz papīra viss izskatās savādāk nekā realitātē. Pirmajā gadā mēs nopirkām vēl kaut tās tumšgalvas aitas klāt, tieši ziemā bija tāda iespēja, un viņām dzima jāri tieši janvārī, un tas, ja atceries, 2 gadus atpakaļ bija tie -35, un cik grāni tas bija tieši tas laiks, kad tie jāri mums sāk dzimt, un tur iekšā tā temperatūra apmēram tāda pati kā ārā. Un, nu, tad bija tā, ka tur arī tur grūtības ar tiem jēriem, un šis 2. gads savukārt atkal cita pieredze, kas nebija, ka bija tā slapjā vasara, un mums bija ļoti, ļoti nekvalitatīva tā barība sagatavot, un līdz ar to tās aitas tajās grūsnības periodā bija, nu, tā diezgan tajā ziemā, sevišķi uz atnešanos bija uz diezgan tādu švaku barību, un arī līdz ar to kādas problēmas, un mums te vilna kritāja tā mārā, un vilmaiņas problēmas, un viss kaut kas tāds, kas nebija arī bijis iepriekš, un līdz ar to tie rezultāti švakāk nekā cerēts, bet no katras kļūdas jau mācās. Un tā. Tāpēc es saku, nu, tā tāda ilgtermiņa lieta. Tā ir tāda, kur tu visu laiku tā kā mācies. Braucam uz dažādiem semināriem, apmeklējam aitu dienas, konsultējamies ar daudz gudrākiem, pieredzējušākiem aitkopiem. Mums ir brīnišķīga vetārste Aija Šnēdera no Mikaitām. Viņa ir tiešām profesionāls savā jomā, un viņa ir ļoti, ļoti daudz mums devusi un mācījusi. Un liekas, viņai tā ir arī mazliet tāda misija, tā kā skolot jaunos aitkopjus, lai tā aitkopība Latvijā tomēr attīstītos un uzplaukt. Jo, nu, piemēroti apstākļi Latvijā ir ļoti priekš aitkopības, ir ļoti daudz aizlaistas un tādas nepiemērotas citām, teiksim, graudkopībai nepiemērotas zemes, kur ir tikai vienkārši varbūt tādas plikākas ganības, kuras uzlabojot vienkārši lieliski var piemērot aitiņām. Vasarā aitas, protams, dzīvo ārā, bet viņām ir arī visai grezni apartamenti. Kolhoza laiku klubs, kas pielāgots dzīvnieku vajadzībām un, starp citu, esot pat ļoti piemērots. Bija no sākuma doma nodarboties ar aitkopību, un tad mēs domājām, kur to darīt. Un tika apskatīti vairāk varianti, gan dažādi šķūņi, gan domāts par kādas jaunas novietnes celšanu, bet tā kā tas ir diezgan liels ieguldījums uzcelt tādu novietni un uzreiz tādiem jauniem cilvēkiem tik daudz naudiņas nav, tad tas bija ļoti, ļoti jauki, kad šeit bija uzreiz tādas. Un tad jau nākotnē, ja tiešām būs tā, kā mēs ceram, ka paliks pa mazu kādā brīdī, tad jau es ceru, ka mēs būsim atspērušies tik tālu, ka varēsim varbūt arī paplašināties vēl uz citām pusēm. Jā, bet šeit pat tas pamats jā, šeit ir, un es domāju, ka šeit arī tas varētu notikt. Aitām ir vajadzīgs daudz gaisa, daudz gaismas, svaigs gaiss, un tas viss šeit ir. un tā kā šī ēka atradās uz Valtera dzimtes zemes, tad arī mēs viņu veiksmīgi pielāgojām. Vaicāta, kādas ir aitas, kā dzīvnieki, Ilzes Meiska teicienam skrien kā aitu bars ir savs pamats. Esat redzējuši multinīti jauniņš šons? Nu, viņas ir precīzi un vēl vairāk tādas, kādas tur tiek attēlotas aitas. Un ja mēs sākumā vēl drusku tā kā ķiķinājām par to, tad dažreiz jau tagad nāk dusmas, jo viņas tiešām ir, viņas aizies tieši tur, kur tu vismazāk gribi, lai viņas iet, un tad, kad tu dzīsi un gribēsi, lai viņas iet tur, tad viņas ies gan šeit, bet nekādā gadījumā tur. Un diezgan arī tas ir atkarīgs no bārveža, kur tas aiziet. Tas pirmais tur arī viss pārējās iet. Tā kā, viņas ir tādi konkrētie ganāmpulka dzīvnieki, bara dzīvnieki, kas tieši tā arī ir. Pret viņiem tieši tā arī ir jātiecās. Tāda īpaša gudrība neizceļās, jā? Nevar teikt, ka viņas ir dūmas. Nē, viņas ir foršas, mīļas un gudras aitiņas, bet kādreiz man liekas tā mūsu loģika nesakrīt ar viņējo. Jo viņām pašām savs funktieris ir. Viņas grib tur, kur ir zaļāka zālīte, vai tur, kur viņām liekas, kad ir forši, un tad viņas arī vienkārši tur iet. Un tā, mums, daudzas reizes ir bijuši tādas, kad mums gribās dusmoties uz viņām un sakliekt un tā, bet tā kā tagad pēdējie pētījumi parāda, ka aitas ļoti jūt, kāds tam
īpašniekam ir garstāvoklis, viņas tevi spēja atpazīt pēc tavas sejas izteiksmes. Ja tu esi tāds mierīgs un priecīgs un laimīgs, tad arī aitas ir mierīgas. Ja tu atnāc jau tāds sakreņķējies pie viņām un varbūt kaut ko tur uzkliedz viņām un ej ar stibu, tad viņas pilnīgi arī, norēģēja attiecīgi uz to. Viņas jūt diezgan labi visu kaut ko un tā. Bet nevienmēr tas, protams, izdodās, jo tad, kad atnāk un ir atkal drātis saplēstas un viņas ir nepareizā aplokā un tu redzi, ka tur nav vainīgs kāds suns vai kaut kas cits, ka viņas vienkārši, aitas, tad tev sanāk dusmoties uz viņām. Bet tā jau viss ir tāda normāla dzīve un dzīvnieki paliek dzīvnieki. Tā kā merino šķirne Latvijā ir maz izplatīta, ganāmpulku palielināšana jāveic pašu spēkiem. No citām saimniecībām tās nopirkt gandrīz nav iespējams. Ceram, ka izaugs tas ganāmpulks liels, ka attīstīsies un ka būs labs. Ceram, kad varēsim arī varbūt, kad izaugt līdz tādam līmenim, ka kādi varēs pie mums braukt un mācīties. Mēs neesam arī tādi, kas tur tā, ka tik neviens no mums kaut ko nenošpiko, jo gribās arī to, it sevišķi paskatās visu to pašu Anglijas, piemēram, gribās arī Latvijā attīstīt kaut ko līdzīgu. Tas, protams, ir gadu jautājums, bet liekas, tad, ja viss ir tā sakārtots, tāds pulkstenis, ka tad ir tā patīkami arī strādāt un viegli, un ka tu zini, ka tev būs kur likt to jērgu, to gaļu, to produkciju, visu, kas ir gan vilnu, gan visu pārējo, ka viss tas ir atstrādāts. Par to tev nav jāuztraucās, tu tikai dari to savu ikdienas darbu. Ko citu laukos var darīt, kā ar lauksaimniecību nodarboties? Gan Ilzes, gan Valtera profesijas nebūtu nav saistīts ar lauksaimniecību. Valters smēja, ka kādreiz pēc skolas tā vien gribējies beidzot tikt no laukiem prom. Man mamma tā kā mēģināja, laikam cerēja, kad es iešu uz lauksaimniecības universitāti, vai tad vēl bija akadēmija mācīties. Man tas bija pilnīgi izslēgts galīgi un aizgāju uz Rīgu, uz tehnisku universitāti un viss, un nekādi lauki. Bet beigās savu izglītību neesmu izmantojis ne par kapeiku un kaut kā vienā brīdī kaut kā likās, ka tie lauki ir, nezinu, tad, kad piedzimst bērni, tad kaut kā tas bišķiņ mainās, ka liekas, ka forši, kad bērni var skraidīt, kur grib, un kad viņiem ir, un ka arī tagad ir visas tās alerģijas un visas tās lietas bērniem, un lasīts ir, kad tie bērni, kas dzīvo laukos, ka viņiem visas tās lietas ir mazāk, un kad it sevišķi, kur ir saskarsme ar dzīvniekiem ikdienā, un ka tur laikam tā imunitāte izveidojās. Es nezinu, es neesmu tur tāds speciālists tajās lietās, bet katrā ziņā mūsu bērniem alerģijas nav, un viņiem patīk arī skraidīt visu kaut kur un raustīt dzīvniekus aiz astes un bučoties ar viņiem un tā tālāk. Tā kā tajā ziņā viss liekas tā baigi forši. Un arī vakardien mēs te vēl bišķiņ pļāvām zāli un tā sakopām, zinājām, ka jūs te brauksiet. Un tad baigi skaistais saulrietis, tā ainava tā diezgan tālu paverās un saule rietēja. Un vēl virs masas bija gaisa balons pacēlies tur fonā un likās, vai cik skaisti. Savukārt Ilze Vidzemes augstskolā studējusi turismu, pirms tam Norvēģijā žurnālistiku. To gan viņa joprojām nav pametusi. Es joprojām rakstu Agratopā, tāds lauksaimniekiem viens no labākajiem, profesionālākajiem žurnāliem Latvijā priekš lauksaimniekiem Agratops. Un tur es rakstu tieši par aitām, par aitu tēmu. Pati arī mācos klāt līdz ar to un ir ļoti interesanti katru reizi veidot rakstus, jo pirms tam ir milzīgs daudzums ar informāciju. Un arī viņiem labi, jo viņiem ir kāds, kas vairāk vai mazāk ikdienā saskarās ar aitām un arī par to var spēj arī normālos vārdos pastāstīt par to. Žurnālistika, man ir vēl blakus darbiņš, tagad strādāju Massachusetts novada domē par sabiedrisko attiecību speciālistu un tur vairāk vai mazāk tas arī, viņš nepazūd arī varbūt tās kaut kādas tādas labās komunikācijas spējas un tā. Tā kā man liekas, ka man ir ļoti labi sanācis apvienot to visu. Tā tāda laba ilgtermiņa tāda investīcija, kur varbūt arī, ja bērniem ir interesi, tad teiksim, ja ir saimniecība izveidot, tad ir ko atstāt. Jo mūsdienās uz tādām pensijām un tādām lietām īsti paļauties, tas ir diezgan naivi, man liekas, un tad ir kaut kas jādomā, kaut kas, kamā investēt, ko atstāt, kad tu vairs nevarēsi, ko bērni pārņems un tā tālāk.
Un arī pašam, ja bērni nepārņemas, tad vecumā saprot, ka nevar ir vismaz kaut kas, ko tu esi sakrājis un ko varbūt kādam nopārdot vai vienalga. Tā ir tāda mana pensija.